par Eiropas Savienības politikas kursa maiņu un varas nomaiņu Latvijā. Par tradicionālām ģimenēm, kuras veido māte, tēvs, sieviete un vīrietis, un, protams, ar daudziem bērniem. Pret dzimuma maiņas rosināšanu nepilngadīgiem. Pret bērnu adopciju viendzimumu pāriem. Pret viendzimumu laulību legalizāciju. Par Stambulas konvencijas atcelšanu. Par vienotu tautu visas Latvijas interesēs. Par mieru, kā Eiropā, tā visā pasaulē. Vislabākā Eiropas drošības garantija būs Latvijas labklājība. Bet, lai mūsu tauta neizmirtu, steidzīgi nepieciešams Eiropas, ASV, Lielbritānijas, Ķīnas, Apvienotāju Emirātu un citu valstu investīcijas. Bet, lai tas notiktu, nepieciešama šo investīciju drošība, ko spējam garantēt. Latvijas cilvēki negrib karu. Eiropas Savienību gribam redzēt kā miera un labklājības ostu. Eiropas robežu stiprinās pierobežas attīstība, ne cilvēku pamesti reģioni. Par sadarbību ar tām valstīm, kuras stiprina ģimenes un kristīgās vērtības. Latvijas suverenitātes mazināšana ir pilnīgā pretrunā ar Latvijas valsts interesēm, bet esam pret federālismu Eiropas Savienībā. Par veto tiesību saglabāšanu neatkarīgi no valsts iedzīvotāju daudzuma, lai šādi aizstāvētu arī Latvijas iedzīvotāju intereses. Pret eksperimentu uzspiešanu ar saukli uzticies zinātnē. Par dabas aizsardzību, bet bez pārspīlējumiem klimata politikā. Latvija tāpat ir viena no zaļākajām valstīm Eiropā, tāpēc nav nepieciešama vēl zaļāka politika, kuras rezultāts ekonomiskā stagnācija un depopulācija uz pieaugušās imigrācijas fona. Latviju iznīcina milzīgā ierēģņu armija un visur esošā Eiropas kontrole. Par ekonomiskās brīvības, cilvēka privātuma un izvēles tiesību saglabāšanu. Jāceļ pedagogu profesijas kvalitāte un skolotāju prestižs ar konkurētspējīgu atalgojumu. Jālikvidē visi šķēršļi, tajā skaitā nepamatotās valodas prasības ārvalstu pedagogiem, lai padarītu iespējamu un pieprasītu Latvijas izglītības eksportu. Par vienādu un identisku neapliekamo minimumu it visās Eiropas Savienības valstīs. Par Eiropu, kas ciena arī Latvijas tautas viedokli. Par Latviju Eiropas Savienības avangardā. Balso par Šlesera komandu. Balso par Latviju pirmajā vietā. Es, Edvins Puķers.